ēka Romānova ielā 25 toreiz, tagadējā Lāčplēša ielā 25, ir cēluši Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrība. Un tajā teātrī, biedrība pats sev atstāja dažas telpas tikai, tika izveidota līdz ar namu uzcelšanu Rīgas latviešu sabiedrība, tāda biedrība, kura tad nolēma organizēt teātru. Tas teātris bija jaunais latviešu teātris. 1908. gadā ienāca jauns teātris dibināts, ko veidoja skatuves biedrība, nevairs sabiedrība, bet biedrība, un tika izveidots jaunais Rīgas teātris. Šajā ļoti laikmetīgajā teātrī, kurā 1911. gadā pirmo reizi tika iestudēta arī Raiņa Uguns un nakts, no 12. gada ienāca arī Edvards Smiļģis. Pārmaiņas ēkas tajā būvē bija 1931. gadā, jo naktī no 1. uz 2. oktobri izcēlās ugunsgrēks. Bija gan uguns aizsargājošais dzelzs priekškars, līdz ar to skatuve necieta. Tā tehnika, kas ir uz skatuves, bet cieta zālē un palīgtelpās loģiski Smiļģa jau 20. gadu pirmajā pusē iegādātā ļoti modernā skatuves apgaismošanas tehnika. Un Artūra Krūmiņa vadībā 20 ir tikko ātri nolēmi, remonts, daram, dabū šo finierējumu sarkanu koku, cits projekts, pārveido, izveido citādāk balkonu un 25. decembrī jau spēlē izrādi. Neiedomājumā tempā. Mūsu laikos pilnīgi nesaprotams. Mēs esam sadalījuši māju divās daļās. Tātad ieeja no vecās ieejas, kas bija šeit bez jumta un bez priekšlaukuma, izšķīrāmies, kad mēs pārvietojam teātra galveno ieeju uz pagalmu. Vecā zāle, Smiļģa zāle, atrodas 3. stāvā. Un mēs saglabājam art deco zāles tēlu, to mazliet transformējot, lai viss būtu ērti, skatītāju kritums, redzamība, dzirdamība, akustika un svaigs gaiss. Un te gar visu ielu ir aktieru grimmētavs, tā ir svēta lieta. Teātrī aktieri to sauc par komunālo dzīvokli. Viņi tur dzīvo visu dienu. Mēģinājumi ir no rīta, vakarā ir izrādes, pa dienu viņi grib pagulēt. Mēs atradām laika kapsulu, ko Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrība bija ieguldījuši mājas pagrabā 1901. gadā, kad mājas sāk būvēt. Tātad kapsula bija ielikta nišā pagrabā. Kuģniecības muzejā visus dokumentus sistematizēja, restaurēja. Un šī kapsula atgriežas tajā vietā, kur viņa atrada. Ko mēs vēl uz ielas redzam? Mēs redzam augsto torni. Juris Dambis, pieminekļu pārvaldes vadītājs, to definē kā kultūras balku pilsētā. Tornis ir izgaismots. Ja? Mums bija ļoti sarežģīts uzdevums, kad starp augstajiem ugunsmūriem, īrsnām ugunsmūriem, kas visi celti 20. gadsimta sākumu. Mums vajadzēja ielocīt šos milzīgos apjomus. Pats nopietnākais izaicinājums projektā bija pazemes stāvs. Zem vecās mājas ir esošais vēsturiskais pagrabs, bet šeit aizmugurē nekāda pagraba nav. Un, lai izpildītu programmu, kad dekorācijas var taisīt uz vietas un glabāt uz vietas, un kalt un zāģēt un krāsot, pagraba stāvs tam ir ļoti piemērots. Mēs esam iedevuši arī dienas gaismu caur pazemes logiem, un es to definēju kā spēlēju, dancoju elli pazemi, kur kaļ un zāģē līdz pēdējai dienai, kad ir pirmizrāde. Tātad mēs šeit ienācām pirms vairāk kā 3 gadiem. Tajā brīdī
šī daļa, kur mēs šobrīd stāvam, faktiski bija tikai sienas un pārsegumi, nebija jumta. Tāpat arī zāles daļa, kur, cik dīvaini neliktos, ir mazāka nekā šis te jaunais skatuves būvapjoms telpiski pēc kubatūras. Un pēc tam, kad mēs izbūvējām šo te sarežģīto pazemes būvi ēkas pagalmā un zem šīs te ēkas, un izbūvējām jaunās ēkas esošas konstrukcijas, tad jau sākās tas ļoti, ļoti sarežģītais, bet tas patīkamais darbs, šie tie interjeri, šīs te Zaigas Gailes arhitekts idejas attiecībā uz to, kā kam jāizskatās. Ikdienas, ne arhitektūras fanāts, bet ikdienas teātras skatītājs uzreiz jau pamanīs un šķitīs, varbūt, ka nekas īpaši daudz nav mainījies vizuāli. Tas ir ļoti maldīgi, jo ir pirmkārt mainījusies šī skatuves apjoms ir palielināts, ko varbūt skaties tā neredz, bet arī zāles, teiksim, konstrukciju, balkona, partera attiecība un proporcija ir mainīta. Arī balkona slīpums ir ļoti mainījies. Tas ir dēļ tā, lai no jebkuras sēdvietas būtu ļoti labi redzama skatuve, kas, manuprāt, šobrīd ir tiešām sasniegts. Ir saglabāts tas, ko varēja saglabāt, ir saglabāts centrālais gaismeklis restaurēts. Šie te art deko stilizētie gaismekļi, tās ir replikas, tie nav oriģināli, jo viņi bija ļoti sliktas kvalitātes. Nu, un tad arī šī te apdara zāles, kas ir faktiski tajā laikā bijis taras finieris, tad šobrīd ir piemeklēts līdzvērtīgs materiāls, kas mūsdienās nebūtu nav tik lēts vairs, kā tas bija 30. gados, nu, relatīvi lēts, ar attiecīgu šo te toņkārtu, šis sarkanīgais tumšais tonējums. Kas varbūt ir ļoti liels jauninājums, ir logi uz skatuves, ko šobrīd tā ir tāds jauna tendence Eiropas teātros, kad faktiski ir dienas gaisma uz skatuvi, kas iepriekš bija absolūts tabū. Nu, tāpat ir izbūvēts milzīgas konstrukcijas virszāles, kur ir ventkameras, gaismotāja tilts, kas absolūti iepriekš nebija, skaņas reflektori, ļoti laba akustika zālē un ļoti labs aprīkojums ar ļoti labu gan skaņas gaismas, gan arī mehāniskā vinča stelperi, kas ceļ dekorācijas, ļoti labs aprīkojums, kas, es domāju, ka šobrīd noteikti ir vislabākais Baltijā. Paldies īpaši kolēģiem, kas izturēja šo te objektu, kas izturēja situāciju. Īpaši paldies apakšuzņēmējiem, kuri nevienmēr spēja saprast to, kāpēc ir tieši tā, kā tiek prasīts, vai kāpēc nav tā, kā vajadzētu. Tiešām bija milzīgs izaicinājums, milzīgs pārbaudījums katram, gan kā profesionāli, kā inženierim, gan arī kā cilvēkam. Paldies tiem, kas karavānā ir nonākuši līdz galam. Kā mēs zinām, nevienmēr visi nonāk līdz galam. Tad prieks par tiem, kas ir finišējuši. Mums mantojumā tika nodots iepriekš izstrādāts būvprojekts, kurš bija jau pirms tam izstrādāts 6 gadu garumā. Mums mantojumā nonāca pārtraukti būvdarbi. Mums mantojumā nonāca līdz daļai nojauktas būves. Mums mantojumā nonāca daudz dažādas idejas, kā tagad darīt labāk un kā visu to mainīt par labu. Un tad mums tas viss bija jāsliek kopā un jāizveido jauns būvprojekts, kur varētu realizēt. Un tad mēs izmantojam to metodu, kad viss tika noskanēts. Tika izveidots kopējs punktu mākojums, kur varēja precīzi redzēt katru palikušās ēkas detaļu. Un tad uz tā bāzes mēs sākām ieviest būvprojektā tās būvprojekta daļas, kas bija pirms tam izstrādātas, pa ceļam veicot nepieciešamās izmaiņas. Zāle izskatījās šādi brīdī, kad mēs uzsākām projektēšanu. Nākamā fāze bija demontēt konstrukcijas vai atbrīvot vietu būvdarbiem jauno apjomu būvniecībai. Tad vienā brīdī ēka izskatījās šādi. Bija tikai esošās ārsienas un kāpņu telpu sienas. Un tad jau sākās betonēšanas darbi, tika iebetonēti pārsegumi, jaunais zāles balkons, sienu pastiprinājumi.
zāle jau iegūst savus aprises. Tālāk zālē jau ir iekšā daudz metāla konstrukcijas, partera tribīne un bēniņi, jumts, skatuves, portāla konstrukcijas, gaismotāju kabīnes. Mums jau komandā bija labākie un redzamākie inženieri, kādas Latvijā var sastāvēt. Un tāda varbūt lieta, kas ir pirmo reizi Latvijā, kas bija arī projektēšanas laikā bija izaicinājums, ir lielās blackbox zāles griestu tehnoloģija, jo šī zāle tā tad ir, jebkur var sēdēt skatītāji, jebkur var būt skatuve, un viņai ir jābūt absolūti fleksiblai. Un tad šie griesti ir tāds metāla trosīšu klājs, virs kura ir tātad skatuves šie te dekorāciju mehānismi, un viņi ir visas zāles, gan apgaismojumu, gan dekorācijas var jebkurā zāles punktā nolikt, kustināt un pārveidot. Šķiet, ka rezultāts būs ļoti labs, jo es tieši par šo domāju, ka tāda būvniecība, kāda bija pirms 10 vai 20 gadiem, tomēr cilvēki ir iemācījušies tādu kvalitāti, kādu šodien var sasniegt. Pirms 10 vai 20 gadiem nevarēja. Protams, ka pēc 10 vai 20 gadiem būs vēl labāka, bet šī uz šo brīdi man šķiet ir tā labākā, ko var iegūt. Šis pasūtītājs ir ar ļoti augstām prasībām, jo tā vīzija ir tālāk arī pilnvērtīgi izmantot visu modeļu sniegto informāciju, lai varētu efektīvi veikt ēkas apsaimniekošanu. Mēs, Valsts nekustamie īpašumi, vienmēr esam izvirzījuši šo projektu par augstāko prioritāti. Un, kad projekts pirmoreiz nonāca pie mums, tas bija 2008. gads un bija plānots tikai neliels remonts ar kopējo budžetu 7 miljoni eiro. Un, protams, jau toreiz bija skaidrs, ka Latvijas kultūras pasaulē tik nozīmīga ēka ir pelnījusi cieņpilnu ieguldījumu no visas sabiedrības. Un laikā gaitā projekta mērogs ir pieaudzis no vienkārša remonta ar nelielu piebūvi un fasādu atjaunošanu līdz arhitektūras perlī, ko mēs varam baudīt jau šodien. Esam arī rūpējušies, lai par spīti visām grūtībām un projekta augošajam mērogam jaunā Rīgas teātra projektam vienmēr būtu pieteikams finansējums un tiktu saglabātas arī augstākas kvalitātes un drošības prasības. Un laikā, kad daudzus projektus Latvijai ir nācies apturēt teātra projekta vajadzībām, ir izdevies piesaistīt gan Eiropas finansējumu energoefektivitātei, gan arī vienam no pirmajiem Latvijā nodrošināt papildus finansējumu arī Krievijas izraisītā kara Ukrainā ietekmes mazināšanai. Šis ir ļoti ambiciozs projekts, kas ir bijis arī ļoti liels izaicinājums visām iesaistītām pusēm. Un kopīgiem spēkiem ir izdevies pacelt latiņu gan būvniecības darbiem, gan arī drošībai, ko mēs arī izmantojam turpmākajos projektos. Un šodien redzam, kā ieguldītais darbs un pacietība ir atmaksājusies un esam gandarīti par paveikto. Un, protams, ka milzīgs paldies par ieguldīto darbu arī visām iesaistītām pusēm.